Mani sauc Mikus, man ir 14 gadi, mācos Rīgas kultūra vidusskolā un pašreiz spēlēju bungas. Mācos bungas caur privātu stundām, bija Gamefest bundznieka Andžeja Grauda. Bungas reāli ir mans ikdienas, tas, ko es daru ikdienā, un tas ir tas, par ko es pašā uztraucos vienmēr pirms studijas ierakstiem, pirms koncertiem. Un, jā, es savu ikdienu gribu saistīt tieši ar bungām un pašā droši vien ar spēlēšanu kādā grupā. Man ir bijušas daudz draudzenes un viņi zinājuši to, ka man seks būs tikai tad, kad mēs apprecēsimies. Tas, kad draudzēs, tas ir rītīgi forši, man liekas, ir tas tāds. Man vienmēr tas bijis, cik draudzenēm es draudzējos, tad man vienmēr tas bijis foršs laiks tā, kad, var iepazīt cilvēkus daudz tuvāk un tā. Un, jā, un es priecājos, ka es neesmu darījis to ar viņām. Tās ir manas domas, ka reāli to nevajag darīt, un es arī, to nevajag darīt pirms kāzām, un es arī uz to eju, tas ir mans mērķis, kad es to nedarīšu pirms kāzām. Un, ja tu esi nospraucis ar tādu mērķi, tu parasti mēģini to sasniegt. Tie cilvēki, kas negaida, tas tikai parāda to, ka viņi ir vāji, un ka viņi nevar nociesties. Tas tikai viņiem par sliktu nāk. Neuztraucies par to, ka jums klases biedri saka, mēs esam visi izdarījuši to arī un tā. Tu esi tikai krūtāks par viņiem reāli. Es nekad neesmu jūties kā nūģis, tāpēc, ka es neesmu to darījis varbūt. Es zinu to, ka daudz man draugi to darījuši un tā, bet nevajag sekot viņiem. Tev jābūt ir unikālam un esi foršāks par viņiem. Es saku, ka ir jāgaida, tāpēc, ka tā man liekas pārāk īpaša lieta, un daudz to, ka to izdara nožēlo pēc tam. Man liekas, ka tas nav tā vērts vienkārši to izdarīt un pēc tam nožēlot. Un tas var sabojāt reāli visu dzīvi. Ja tu tiešām gribi, lai tavs sieva vai vīrs ir viens no laimīgākajiem cilvēkiem pasaulē, tad nenodara viņiem tik sāpīgu lietu un nedara to pirms tam.